Te, 5 km attālumā no jūras, kādreiz bija skaists priežu mežs, jo apstākļi šeit ir piemēroti tieši priežu audzēšanai. Skaudrā realitāte šajā vietā vairs nebūs bagātīga priežu audze, un mēs zaudēsim Latvijas dabas vērtības tikai tāpēc, ka pašreizējā likumdošana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča zonā ļauj veidot tikai nelielus atvērumus. Taču jaunajām priedēm šādos apstākļos nav iespējams attīstīties. Kādreiz bija skaists mežs un augšanas apstākļi piemēroti priedes audzēšanai, bet šeit nekad nebūs skaists priežu mežs. Un faktiski mēs zaudēsim mūsu dabas vērtības tikai tāpēc, ka pašreizējā likumdošanā var veidot tikai tādus nelielus atvērumus, kurā pēc idejas autoru domām vajadzētu dabiski atjaunoties priedei, bet tas nekad nenotiks, jo priede ir saulmīļu suga, un te mēs redzam, ja, kad tā priede ir kroplīga, viņai trūkst jebkāda vitalitāte. No tādas priedes nekad neizaugs tādi koki, kādi bijuši pirms tam. Un tas ir neskatoties uz to, ka tika veikta kopšana šī vietā, un šai priedei ir 12 gadi. Tas ir zaudēts laiks, zaudēts iespējas un zaudēt mūsu tautas bagātību. Skaists mežs. Ja mēs runājam par 5 km zonu gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci, kur pamatā tādēļ, ka ir attīstījusies Baltijas jūra un kādreiz ledus ezers ir smūšainas augsnes, un šajās augsnēs vislabāk aug priede, bet tieši šajās platībās pašreizējā normatīvā bāze neļauj apsaimniekot priedi tā, kā viņi ir dabīgi pieradusi augt. Jo principā priede atjaunojās tur, kur ir atvērumi dabīgi veidojās. Vai nu tad, kad ir liels ugunsgrēks bijis un mežs ir nodedzis, vai tad, kad ir bijusi vētra un meža koki nolausti un izveidojās atvērums, vai arī tad, kad cilvēki tos kokus nocērt un pēc tam atjauno. Un īstenībā tas, ko mēs vēlamies redzēt, lai mums šajās platībās būtu priedi mūžīgi, tā kā viņi tur ir ieradusi augt, tā kā mums pašiem patīk, ka viņi tur aug, bet lai arī, teiksim, tās priežu audzes, kas tur aug, arī dotu nākotnē produkciju, kur mēs varam izmantot savā tautsaimniecībā un kas dod darbus. Un es saku, un šādā veidā mēs varam sakombinēt visas lietas kopā. Veiksmīgi saimniekot, labi atjaunot priedi, saglabāt daudzveidību, atstājot attiecīgi ekoloģiskās grupas un visus tos elementus, ko mums nosaka noteikumi par dabas aizsardzību meža apsaimniekošanā, un pat saglabāt zināmus elementus, kas interesē cilvēkiem. Nu, diezgan, protams, jaunā vecumā, tā, kad šeit veidojās noaugums, tās brūklēns kādu laiku būs mazāk, bet pēc tam viņas atkal būs vairāk. Mēs joprojām tur ir. Ir jārīkojas un jāievieš izmaiņas likumdošanā, lai nezaudētu laiku, iespējas un mūsu tautas bagātību.